Palielinoties elektromobīļu sniedzamībai, pieaug arī mūsu vēlme doties ar šīm automašīnām kādā tālākā izbraucienā, varbūt pat vairākus 100 kilometru. Un tad automātiski rodas interese, vai tad šīm automašīnām var uzlikt kādu jumta bagāžnieku, jo visas mantas bagāžniekā droši vien neietilps. Šodien, izmantojot šo interesantu automobīlu Hyundai Ioniq 5, noskaidrosim, kādas tad ir iespējas papildināt un palielināt šīs automašīnas bagāžas ietilpību. Sāksim ar to, ka pirmajiem elektromobīļiem šādu iespēju nebija vispār. Kad tirdzniecībā parādījās kas lielāks par Volkswagen e-up, jautājums par jumta bagāžnieku pirmajam Hyundai Ioniq varēja palikt neatbildēts. Protams, ka parādījās arī pieprasījums pēc dažādiem aksesuāriem, un tad mēs saskārāmies ar pirmajām problēmām, kad ne ražotājs, ne arī pēcpārdošanas ražotājs nepiedāvāja nevienu risinājumu šīm te automašīnām. Iemesls bija gaužām vienkāršs. Jumta kaste vai veloturētājs samazinātu jau tā niecīgo sniedzamību. Vairāk vai mazāk gribētu teikt, ka visām pirmās paaudzes automašīnām bija problēmas ar šiem te papildus aksesuāriem. Jaunākie elektromobīļi pat ziemā spēja nobraukt 300 km ar vienu uzlādi, turklāt daudziem ir crossover formāts. Un tas paredz plašāku pielietojumu nekā banāls mājas, darbs mājas. Mēs redzam to, ka nāk arvien jaunas automašīnas, elektroautomašīnas tirgū, kurām šie papildus aksesuāri pieejami gan oriģināla aprīkojumā, gan arī, piemēram, ražotājs Thule piedāvā papildus aksesuārus arī pēcpārdošanā. Ioniq 5 ir pieejami gan oriģinālie jumta šķērstieņi, gan arī neoriģināli, kas ir Thules ražoti šķērstieņi, kas piedāvā atkal uzreiz iespējamību aprīkot savu automašīnu arī pēc automašīnas iegādes. Tā kā Ioniq 5 nav jumta reliņu, Thule izmantojusi sen pazīstamu stiprinājumu veidu. Jumta šķērstieņi tiek iestiprināti durvju ailē, viņi savalkās kopā, risinājums ir drošs, pārbaudīts. Thule oficiālā izplatītāja pārstāvis zina stāstīt, ka šis modelis pat nav vienīgais, kas der šai Hyundai retro avangarda pērlei. Mēs varam variēt starp pirmkārt krāsu, vai tas ir alumīnija krāsā palēks, vai tas ir melns. Risinājums var būt tāds, ka šie šķērstieņi saplūst tomēr vairāk ar šo te automašīnu, vai arī šie te parastie metāla kantainie šķērstieņi, kas ir standarta melnā krāsā, ir lētāk. Ja mēs runājam par cenu ziņu, faktiski tas varīja 100 eiro robežā ir starpība. Ap 350 eiro maksā šāds risinājums. Eleganti. Vispār jau varēja gan Hyundai Somai Ioniq 5 uztaisīt arī jumta reliņus, jo tad šis risinājums būtu vēl skaistāks un glītāks, bet acīm redzot dizaineriem tas nepatika un mēs jau ar dizaineriem strīdēties nesāksim. Taču mēs varam padiskutēt par to, ko vēl var uzlikt uz šiem šķērstieņiem. Pirmais, kas nāk prātā, protams, ir jumta kaste, slēpēm un citām mantām, vai arī veloturētāji. Bet varbūt, ka šeit var uzbūvēt vēl kaut ko. Thule stiprinājumi ļauj aprīkot elektromobīlu izbraukumam zaļumos ar telti, kas uzstādīta tieši uz jumta. Saliktā veidā Thule tepī neaizņem daudz vietas, tomēr ir diezgan gara, tāpēc jāuzmanās ar bagāžnieka vāku. Viņa ir šaurāka, garāka, viņa ir paredzēta 2 cilvēkiem. Šis modelis ir paredzēts, lai mēs arī papildus uz jumta varētu uzlikt kādu citu papildu aprīkojumu, piemēram, velospēdu turētāju. Thule saliekamā telts maksā ap 1700 eiro. Sākot ar 2500 eiro maksā 3 un pat 4 vietīgi modeļi. Tie ir platāki, taču arī smagāki. Un viņiem pieejams arī šis priekškars, kas ir priekšā pieejams. Tātad jūs varētu šeit vēl uztaisīt veselu dzīvojamo platību arī šeit pat pie mašīnas. Šī modeļa pluss ir tas, ka telti var uzstādīt viens cilvēks. Palīdzība nepieciešama tikai mājās, uzceļot telti uz šķērstieņiem. Ja mēs skatāmies pašas telts uzlikšanu uz automašīnas jumta, to var izdarīt 2 cilvēki. Varbūt tas svars nav tik liels, ap 35 kg, bet tas, kad viņi ir neparocīga. Toties Hyundai Ioniq 5 gan ir parocīgs nomatu dzīvei. Ar speciālu adapteru palīdzību tam var pieslēgt dažādas elektroierīces, arī tādas, kam nav savas baterijas. Varbūt tēju?
Nu, esam atklājuši vēl vienu elektromobīļu šķautni, kurā šīs automašīnas ir tikpat praktiskas kā parastie iekšdedzes auto. Protams, jāņem vērā, ka ar kaut kādām ierīcēm, jumta kastēm vai savās teltu uz jumta, sniedzamība varētu samazināties. Sevišķi, ja mēs braucam kaut kur ārpus pilsētas un vēja pretestība ir lielāka. Pilsētā diez vai daudz kas mainīsies. Taču, kā jau teicu, tagad elektromobīļu sniedzamība kļūst arvien lielāka un līdz ar to ir vērts mēģināt.